Visvairāk romu Latvijā dzīvo tieši Kurzemē, un top augšgalā ir Talsu novads ar vairākiem simtiem šeit dzīvojošu romu. Te šefību pār vietējiem romiem uzņēmies Kaspars Aleksandrs, kurš jautājumu, ka romiem jāpalīdz, aktualizēja jau ziemā. Uzvilcis smalkāko uzvalku, viņš gatavs savas tautas brāļiem iet talkā. Viņš ir smags darbs, tas, kur es strādāju. Viņš nav tik viegli. Jums jāiet visur uz organizācijām un jāizstrāda gan uz skolām, gan man jātais pasākums, gan visādas projekts jātais, palīdzības es dotu cilvēkiem. Darbiņu romiem neviens nedod. Ne Kurzemē, ne arī galvaspilsētā. Izglītības arī nav. Kaspars saka, labi, ja kāds līdz 5. klasē vispār tiek. Kā viņam ir 14 gadi, 15, viņam uzreiz ir, viņi precēti ir, un tā viņa visu vēderi gan uz skolā bijis tā, Talsos, gan arī šeit, pa visu Kurzumu tas ir, Kamēr Kasparam vēl Talsos smags sākums, tikmēr Malda Avramenko Ventspilī ir romu mediātori jau 8 gadus un zvanus no saviem tautiešiem saņem pat naktī, piemēram, lai palīdz izšķirt kautiņu. To viņa, protams, nedara, bet šobrīd 10 mēnešus mēģinās romus izglītot. Varbūt jūs mums arī varat kaut ko iemācīt? Mēs ejam pie romiem, sakam, laču dīs tumenge. Laču dīs? Kas ir tumenge? Jums. Laču dīs tumenge. Mums Ventspilī, teiksim, 45 trūcīgo maznodrošināto ģimenes. Mēs nerunājām par tām, kuri ir normālas ģimenes, kur strādā, darbojas un viņiem nav ne statusa trūcīgā, nekā viņiem to nevajag. Katrā ģimenē ir vismazākais, tas ir 3 bērni. Aiziet līdz 7 bērniem ģimenē. Es strādāju ar tām ģimenēm pārsvarā. Bet tās 45, tas ir tā kā vairums no tām romu ģimenēm, kas ir šeit, vai tā ir neliela daļa? Tā ir liela daļa. Salīdzinoši daudz romu aizbraukuši uz ārzemēm, jo tur ir darba iespējas un ātri ielauzoties valodā. Kristīne palikusi šeit. Tāpēc, ka man nav skola, es nemāku lasīt, es nemāku runāt, es nemāku nekas, neko es nesaprotu, ko darīšu tajā Anglijā tur. Bina, B. Te savdāsi, Ana. Kristīne nav pabeigusi pat 1. klasi. Šeit mācībās viņa pašu 1. dienu un apgūst pirmos burtus. Bet tev ir bijis kauns par to, ka tu nemāki lasīt, vai tas tā nav bijis? Jā, bija kauns. Man pat tagad ir kauns. Man ir 40 gadi, un man ir kauns. Maz bērns saprot, bet man ir grūti to saprast. Kristīne ir piemērs, ka oficiālu darbu neviens nedod. Naudu nopelna lasot ogas un haltūrās. Padara stundu, tur 2 stundu un samaksā tev uz roku. Tas ir neoficiāli. Bet cik daudz tad var nopelnīt? 30 eiro, 25 eiro pa dienu. Tas ir šitajā laikā, man liekas, ka tas ir labi vēl katru tādu naudu nopelna. Tikmēr citas telpas piepilda romu bērni, ar kuriem strādā Vanesa. Viņa vienā no vietējām skolām ir skolotāja palīgs un galvenokārt strādā tieši ar romu bērniem. Pati no jauktas ģimenes, tāpēc viņas bonus ir tas, ka māk romu valodu. Tas bērnos vieš uzticību. Skolā, gan uz konsultācijām viņi tur iet un arī viņi šeit papildus nāk un mācās. Ja viņiem ir tā motivācija, lai tiktu uz nākamo klasi, viņi negrib palikt, jo viņi ir diezgan lieli jau. Un viņi vienkārši jau sāk saprast, ka negribās palikt, piemēram, 3 gadus pēc kārtas 1. klasē. Romi no kamerām un intervijām ikdienā vairās, tāpēc arī šoreiz šeit ieradušies krietni mazāk dalībnieku nekā ikdienā. Taču, lai gan biedrība Ventspilī cenšas savus tautiešus iekļaut Latvijas sabiedrībā, viņi vēl un vēl atgādina, ka savas saknes aizmirst nedrīkst. Valodu, kultūru, romu dziesmas un dejas. Tomēr izglītība pirmajā vietā. Sanita Liepiņa, Terēza Matisone, speciāli 360 TV ziņnešiem.